Pēc 5 spēlēm tomēr mana prognoze, mans aprēķins par to, ka Arturs Ļirikins pārējiem vadību šajās sacensībās šobrīd bija pareizas. 13 punkti pāri Rihardam Kovaļenko šobrīd. Tagad viņi ap divi var posties. Sievietēm joprojām pārliecinoši Lijāna ar 207 vidējo. Nākamais ir 173 Natālija Rīga. Katru gadu, cik esmu redzējis, Edmunds Jānsons ir stabils, spēcīgs. Un turpināt ir stabils un spēcīgs. 130 rezultāts šobrīd, ir straiks arī, vēl skaists vēl. Rikārds pirmais spēlē 4. celiņā. Saņēmies pēc savas neveiksmīgās spēles. Arturs Ļirikins. Šī brīža līderis. Tagad 169 šobrīd. Iespējams, ka noturēs arī vadību pēc šīs spēles. Kurš 208? Ļirikins aizved 9 trofējumu. 209. Lijāna Ponomarenko 217. Rihards Kovaļenko nospēlē 224. Savukārt Arturs Ļirikins beidz spēlēt 238. Ļirikins augstina savu vadību šobrīd. Māris Dukurs 230 šobrīd. Savu metienu, bet straiks ir 260. Midrīts 4. Maksimums 186. Un šādi sasniedz. Šobrīd ir 7. spēle, un es pat nezinu, ko vairs skatīties, kam pievērst uzmanību. Šobrīd rezultāti visiem uz tabulu ir diezgan, teiksim tā, izskatās zemi, šlaki, raibi, bet ir arī daži, kas vēl turās, daži stabili, daži cīnās par sevi. Galvenais tas būtu Rihards Kovaļenko, kurš šobrīd cīnās atgūt savu pirmo pozīciju. Uz 7. spēles beigām Andris Dārziņš 209 šobrīd. Pēdējais metiens, 10. frames. Arī straiks, 3 straiks sēriju pabeidz. 209. Vinkrīts Čebukrēls, pēdējais metiens, 191, 2 straiks sēriju.
beidzot 3 straiku sērija arī. 21. Toms Pultraks. 212 šobrīd. Neiegriezās, tā arī paliekam pie 212. Hermans mums 4 straiku sērija, 10 metiens, 194 rezultāti. Un tiekam arī pār 200. 204. Arturs Ļevīkins beidz spēles 204. No, pēc 7 spēlēm Arturs Ļevīkins ir aizgājis kā raķi pa priekšu. Jau starpība bija gandrīz 50 punkti pār Rihardam Kovaļenko. Pēc tam atkal nākamā starpība arī gandrīz 50 punkti, no 40, teiksim, Edmundam Jansonam. Tad atkal nākamais atkal ir 40 punktu starpība. Te visi ir pa 40-50 punktu starpībai. No otrā bloka runājot, tālāk ir Mārtiņš Vilnis, 594. Un kas mums no pirmā bloka, pirmās dienas palikuši šeit. Elvijs Udo Dimpers, Pēters Cimniņš, Mārtiņš Vilnis. Top 3. Sievietēm, kas notiek, nu jau Lijāna ir gandrīz 300 punktus priekšā. Ļoti labi tur vidējos rezultātus. Un nu, jauniešos, kas nav daudz to jauniešu, tā arī viņi stāv. Arvīds Hermans ir ļoti labi nospēlējis šodien. Un šobrīd rīt 8. spēle, esam jau gandrīz pusē uz visiem celiņiem. To, kāda rezultāta beigās būs, jūs redzēsiet kopējā tabulā. Rīt turpinās pirmā mājiņa uz garās eļas programmas spēlēt. Un tad atkal rezultāti jau mainīsies attiecīgi. Rihards Kovaļenko vēl stabili cīnās. Tāpat arī Lijāna, joprojām tādu labu sniegumu. Šodien viņi nevar neslavēt, viņi tiešām dara lielu darbu. Rihards Kovaļenko pēdējo spēli beidzas 243. Un uz pēdējo spēli Arturs Ļevīkins ir sev pazaudējis 9. frejums, 125. Izskats, ka Kovaļenko arī paliek pirmajā vietā pēc šīs spēles. Ļevīkins zaudē savu pirmo pozīciju. Volkops šodien spēcīgs. Turās. Viņš šobrīd kopērtējuma tabulā ir. Es mēģinu saskatīt 7. Rezultāts 223. Treneris apmierināts, spēlētājs apmierināts. Vismaz 2-8. Lijāna beidz spēli 109.
Čebaturjus mums arī ir top 8. šodien, bet rezultāti viņam nav bijuši augsti. Šo spēli viņš beidz ar 167. Ļevikina pēdējie 2 metri. Nav straiku sēriju. Un spēle beidzas 159. Lauris brauc mājās. Lauris brauc mājās. Paldies, Lauri!